Kādreiz spēka kursā mēs ejam izpētīt arī pārdošanas psiholoģiju, mārketingu, sociālos tīklus un tādas lietas. Tādēļ, ka tad, kad mēs atrodam to, kas ir mana svētlaime, tas, ko es mīlu darīt, tas, kur es vēlos augt meistarībā, ir tikai dabiski, ka es vēlos ar to dalīties. Tomēr jāsaka, ka tās sievietes, tie cilvēki, kuri iet dvēseles ceļu, kuri iet radīt kaut ko tik svētīgu īstenībā un tik svarīgu visiem, vai tas būtu veselības jomā, vai tas būtu apģērba jomā, vai ēdienu jomā, vai ideju jomā, vai mēbeles, vai kaut kādi priekšmeti, sadzīves lietas, koncepti, pakalpojumi, jebkas. Daudz kas tāds, kas ir vienkārši ārkārtīgi krūts, skaists, svarīgs un vajadzīgs, pazūd, jo ir pretestības cilvēkiem pret mārketingu, pret sociālajiem tīkliem un tā tālāk un tā joprojām. Un tās ir pretestības tāpēc, ka katram ir dažādi iemesli. Tomēr ir tik daudz tā šļūra un tas negatīvais ap visām šīm lietām. Ir tik daudz melu pārdošanā, ir tik daudz apčakarētu cilvēku, ir tik daudz... Tomēr, kā to mainīt? Tikai uzdrošinoties patiesi būt tajās vidēs un ieiet tajā tumšajā, tādā netīri tumšajā tajā vidē un turpināt viņu izgaismot, un turpināt viņu izgaismot, un turpināt viņu izgaismot. Tāpēc, ka manā gadījumā man Instagrams, YouTubes, tiktu kā es nesēžu vispār nemaz, bet Instagrams, YouTubes un Pinterests ir tie, kurus es lietoju, un arī ar tādu atcerēšanos citreiz, ka man tas ir jādara, tomēr man patīk patērēt tur informāciju, kas ir manā augstākajā labumā, kas mani iedvesmo radīt, darīt, dzīvot skaistāk, foršāk, garšīgāk. Ir tik daudz cilvēki, kuri iedvesmo mani. Šīs platformas man ir kā mācību telpa, kā iedvesmas telpa, kā savējo līdzīgo sajūtu telpa, un vienmēr arī es sekoju tādiem cilvēkiem, kurus es tā kā nedaudz apskaužu varbūt. Tāpēc, ka manuprāt, tā sajūta skaudība augstākajā tādā izpausmē ir tas, ka es arī tā gribu. Līdz ar to es svētu šo notikšanu, šo sajūtu, šo klātbūtni, ka, hei, manā realitātē tas jau ir. Reku viņam vai viņai, lūk, tur jau tas notiek. Tātad tas var ienākt arī manā realitātē. Tas ir superīgi. Un līdz ar to es sekoju tādiem cilvēkiem, kuri liktos, es tā arī gribētu. Vai tā dzīvot, vai tā pieredzēt, vai tā just, vai tā domāt, vai tā darīt, radīt pasaulē kaut ko, ja veids, kā viņi to dara. Un tomēr tajā pašā laikā tie ir iedvesmas avoti, un uzsvars ir uz to, kas iet caur mani, lai es ne tikai patērēju, bet es arī radu. Mēs varam patērēt tikai sociālos tīklus, un mēs varam radīt, mēs varam būt kā radītājs tur un dalīties ar to, kas notiek dvēselē. Tāpēc, ka šī pasaule ir izslāpusi pēc mīlestības, pēc dvēseles klātbūtnes, pēc rūpēm, pēc saprašanas, arī pēc sakratīšanas. Izslāpusi. Ir tik daudz vienkārši nepatiesības ārā. Tur ārā kaut kur, es nezinu, kur, tāpēc, ka te viss ir tā kā forši. Te viss ir tā kā ir vienkārši. Bet, jā, tur ārā kaut kur prom, citur ir nepatiesība. Anyway, tieši tāpēc ar sevi patiesu dalīties, stāstīt, piedāvāt savus pakalpojumus un preces ir tas, kas ir
šobrīd, man liekas, ļoti vajadzīgs. Jo arvien vairāk cilvēkiem vajag uzzināt par iespējām, kas ir vairāk holistiskas, kas ir vairāk veselīgas, tādā ziņā, ka veselību atbalstošas no visiem aspektiem. Un tās ir arī tādas lietas, kas nav populāras. Es nezinu, vienalga kaut kādas pat sīkumi. Pilnīgi jebkas, kas ir manā realitātē, varbūt man veselīgs, enerģiju dodošs vai enerģiju ņemošs, ja? Un tad patiesībā mums vajag ļoti daudz, visa kā, un es ļoti ceru, ka dvēseles aktivizēsies, uzņemties tādu iniciatīvu, kaut kā pārvarēt bailes, tapt ieraudzītai. Jo tas ir vienas no dvēseles dziļākajām bailēm tapt ieraudzītai. Ego vispār nebaidās tapt ieraudzīt, viņam vajag uzmanību, viņš tur, davai, es esmu te, uhu. Un tad, kad dvēsele grib parādīties, tas ir ievainojamība. Tā ir atvēršanās, ka mani var ievainot, jo es atļaujos būt patiesa, es atļaujos būt īsti, es atļaujos justies un būt es pati, nevis aiz 15 maskām, bet tā kā ir. Un tas nav nemaz tik vienkārši. Tāpēc, ka mums visiem ir sociālās maskas, un tajā pašā laikā ir pat forši, ja tā sociālā maska ir apzināti radīts tēls, bet apzināti radīts, ja tas ir manas dvēseles šķautne, piemēram, un tomēr es paņemu kādu šķautni, izvirzu priekšplānā, vienkārši tāpēc, ka viņa, vairāk paskaidro manu produktu vai pakalpojumu, ja? Un tas arī ir ok. Mēs esam stāsti, un mēs varam izvēlēties, kā stāstīt savu stāstu par savu dzīvi, par to, kas es esmu, un kā to pieredzēt. Un tieši tāpēc arī spēka kursā, protams, mums ir meditācijas un prakses un lekcijas un visas šīs pieredzes patiešām kā būt, kā ielaist sevī, kā sajust savu virzienu, savu ceļu, savu patiesību, savu radīšanas spēju. Burtiski strādāt ar to, lai nervu sistēma pierod būt ar vien vairāk mīlestībā un brīvībā. Un tajā pašā laikā, ja mēs ejam atklāt, kas es esmu un kas caur mani var iznākt un kā mīlestība caur mani grib kustēties un ko radīt šajā realitātē, tad to, ko radam, es vienkārši iedrošinu par to stāstīt pilnīgi savādāk kā vīrišķajā pasaulē. Pilnīgi savādāk. Tas nav, tas nebūs tā, ka es stāstīšu, kur tādā grāmatā, kā influencēt cilvēkus, te kā manipulēt ar cilvēkiem, te kā kaut ko pastāstīt īstajā brīdī, īstajā laikā, te obligāti klients ir vārdā jānosauc, ja te ir jāizdara tas, te ir tas, kaut kādi manipulatīvi gājieni, kuri strādā uz pareizajām pogām, lai cilvēks pieņem lēmumu nopirkt, tas nav tas, ko mēs mācīsimies. Absolūti, un es esmu mācījušies tādas mācības, un, viņi strādā, bet, es neesmu varējis viņas pielietot, jo es jūtos dīvaini kaut ko tādu vispār tā kā kaut kad izmēģinot. Tieši tāpēc ir cits skatu punkts. Un tomēr uzdrošināšanās tapt redzētai un pamanītai. Un uzdrošināties pateikt to savu ziņu, kas man patiešām no sirds ir pasaulē jāpasaka. Šajā laikā, kad pasaulē mīlestība ir tik ļoti vajadzīga, kad dvēseles spēks, atbildība, plašums, drosme, balss realitātē ir tik svarīga un tik vajadzīga. Tāpēc mēs mācāmies vērties vaļā un nest jēgpilno, nest mīlestību caur sevi augstākajā labumā, sev un visai planētai. Lūk, tās ir manas vērtības, tas ir tas, kas man ir svarīgi. Es pati cenšos tā darīt un meklēju veidus, kā
tas strādā pa īstam un kā to darīt tā, lai man ir viegli, tā, lai man pašai patīk un tā, lai citiem patīk un finālā, lai ir arī kaut kāds labums gan man, gan tev, gan visai planētai. Lūk, pievienotā vērtība. Ne tikai patērēju, bet arī radu. Tiekamies spēka kursā. Tur ir ļoti daudz kas, tur ir brīnišķīgi. Tā ir vesela komūna ar rožainām, drosmīgām, dvēseliskām sievietēm, kuras atbalsta vienu otru ceļā. Es tā sen jau gribēju, un man ir māsas un draudzenes, ar kurām mēs tā it kā darām, bet mēs esam tik tālu viena otras, un ikdienā mēs tā nepārunājam tik daudz lietas, kuras būtu saistītas tieši ar to, bet man tā gribējās, lai ir arvien vairāk, un lai ir ikdienā visu laiku, kur pieķerties. Ka es pati kaifoju. Es pati kaifoju gan no šī kursa, gan no šīm sievietēm, gan no mūsu miedarbības un no tā, kas iet cauri mani. No Šakti atbalsta. Tas ir nenormāli skaisti, vienkārši tik skaisti. Pa īstam. Pa īstam. Tiekamies.